Tā, kā tulkot kartiņas, kas ir uz vietas. Mēs ejam uz precēm, izvēlamies mūsu noliktavu, sortējam pēc daudzuma, un tad ejam uz leju un skatāmies visu, kas nav pārtulkots, kuram nav latviešu valoda. Ja? Parasti, ja būs, tad jau laikam pārtulkots, ja? Bet skatāmies tikai to, kas ir angļu valodā. Ka arī jāpievērš uzmanību arī statusam, vai aktīvs vai neaktīvs. Citreiz kāds ieslēdz un vienkārši atstāja visu tā, kā ir. Un kartiņa ir ieslēgta, it kā viņiem ir skaits, visur iepirkums ir rakstīts, bet status ir neaktīvs un viņi tā kā nevar pārdot viņu vispār. Tā te ir stīkliņa. Skatāmies visu uzmanīgi. Kur ir pirmais? Ja. Labot. Angliski rakstam. Filaments set. 4, 3. 3 pence. Lai ir skaidrs, un tas spiežam pogu pārtulkot, ja? Un tad viss smuki pārtulkojās. Ja? Vajag tikai angliski rakstīt. Ja, ja jūs nepārvaldat angļu valodu, rakstam latviski vai rakstam krieviski, ejam uz Google Translate, tulkojam uz angļu valodu, un tad viņš smuki pārtulkos uz pārējām. Jo vislabāk ir tulkot no angļu valodas uz visām pārējām valodām, citādi, piemēram, no latviešu uz lietuviešu, ir diezgan nesakarīgi var tulkoties. Tas pats te spiežam tabu angļu valoda, spiežam tulkot, un viss smuki pārtulkojās. Jā, uzreiz ieliekam EU blisters, ja viņš ir EU blisters. Skatāmies filtrus, vai viņi ir. Ja nav, tad mēs viņu vienkārši atstājam. Tā kā, ja nav, tad nav. Tā vienkārši kategorija nav filtrs kā tāds. Jā. Viss saglabājam. Pēc tam tās visas kartiņas varēs sūtīt uz Pigu, lai viņas aktivizē. Tā, kā vēl es ejam vēl kādu. Meklējam kādu piemēru. Lādētājs. Jā, vispār, ka mums top preces ir pārtulkots. Tā. Kābelis arī. Tā. Šis te man nepatīk, jā. Šis te man nepatīk, kā viņš ir pārtulkots. Laikam nav pārtulkots. Roimitrijs FM atceramies, ka, lai tulkotos pareizi vārdi, jāliek mazo burtiņu, jo Deepls, kā arī Googles ar lielo burtu nosaukumus pa vidu teikumam, viņš viņus uztver kā brandus, ja? Un viņš var viņus vienkārši nepārtulkot. Ja? Tā, ja mēs kaut kādas opcijas pierakstam klāt, mums jāizmanto taisno svītru, nevis šo svītru. Ja? Šķērsvītra mums labojās uz taisno. Car charger ar maziem burtiem, lai viņš pārtulkojās. Car charger. Dual var novākt. Var uzrakstīt 2 uz USB. 2.4a. Black ar mazo burtiņu. Ja? Tulkojam. Kur jau uzreiz jau viss samainas pilnībā gan lietuviešu valoda un uz pareizo. Kam tas domāts? Tas domāts tad, ka mūsu klienti ielādē mūsu preces, piemēram, tajā pašā Lietuvā vai Latvijā. Cilvēki, kas meklē latviski, jā, viņš nerakstīs FM transmitra, viņš meklēs kaut ko šādu, FM raidītāju, jā, FM pārveidotāju. Tāpēc mēs savas preces gribam tā, lai viņus atrod, tāpēc mēs viņas tulkojam. Te tas pats nav pārtulkots, ejam uz angļu tabiņu,
spiežam pārtulkot, pārbaudam, vai viss ir pārtulkojies. Jā, es tā ar acīm skatos, šad tad tur varētu kaut kādas robotiskās lietas izlikt, ka tur kaut kas nav kārtībā, bet tre, kur ir te and newest. Tulkojam. Jā, ne? Uzreiz pārtulkojas pareizi uz jaunākām. Jā, šitādas lietas vajadzētu arī piefiksēt. Filtriņš. Transmitros mums nav filtrs. Varbūt viņš būs, bet uz doto momentu nav vajadzīgs. Jā, arī skatāmies bildīti. Ja kāda bilde ir labāka vai sliktāka, piemēram, ir Bazeus preces, kur priekšā ir kaut kāda bilde, kas viņiem ir ar 3D grafiku uztaisīt. Protams, ka uz priekšējo bildi būtu labāk izvēlēties preci ar iepakojumu, jā, tāpēc skatāmies un liekam uzreiz iekšā. Jā, šajā gadījumā, lai paliek šī, protams, varētu viņu samainīt uz labāk kaut ko. Es pameklēšu. Ir kaut kas labāks. Kaut kas labāks nav. Šī bilde arī smuka ir. Jā, mēs varam viņu saglabāt. Mēs tērējam laiku bildēm, jā, jo labāk kartiņā ir noformēta, jo lielāka iespēja, ka viņi nopirks. Viss, kas ir tā kā pamests, tas, diemžēl, varētu arī slikti tirgoties. Tā visi šī gatava kartiņa. Vai vēl vienu trešo, lai būtu pilnībā skaidrs. Varbūt kādu grūtāku piemēru, tos apstīšos. Jā, gribētos tādu ļoti nesmuku, kuru mēs pārveidosim par smuku, tāpēc mēs pameklēsim Bazeus tieši preci, jo viņam tur parasti ir. Tā, kur ir. Jā, viens sliktākais piemērs, kas varētu būt. Jā, viņam ir artikuls, mēs viņu kopējam. Tā, tas ir Bazeus kaful. Tad mēs pieliekam artikulu. Šo visu mēs pārcelsim uz charging cable. Jā, un tad par tiem uzgaļiem, kabeļiem, jā, mēs rakstam to Type-C, vai arī šis arī varētu nostrādāt, jā. To Type-C cable. Šādā veidā pat var saīsināt. 2 voltus mēs neskatāmies. 3 ampēri, svītra 2 metri, red. Un tagad no nesmukās kartiņas, jā. Tā šeit, es redzu, ka C tipa kabelis, jā. Šādā veidā mums neder. Tad mēs šādi uztaisam. Pārtulkojam. Neiet, joprojām bultiņas izmantojam. Jā, šādā veidā, jā. Tad viņš rakstās Bazeus, kaful, tas ir viņa sērija. Tad ir artikuls, tad ir no kā uz kā, tā kā no pieslēgšanas uz ierīci. Kabelis, 3 ampēri 2 metri sarkans, jā. Smuka kartiņa, jā. Skatāmies filtrus, te viss pilnībā ir atzīmēts, tā kā vajag krāsa sarkana vats, Type-C USB, 2 metri, blisters, jā, viss ir. Primārā bilde ir ok, jā. Šī arī varētu būt, bet šajā gadījumā viņi var palikt, nekas slikts tāds nebūs. Tad skatāmies izmērus, jā. Uz doto momentu izmēri mums rakstās kā šādā veidā. Augstums, garums, platums. Jā, bez iksiņiem, bez nekā, tāpēc, ja mēs redzam, uzreiz samainām, jo tādi kā viens A, viņiem grūti, ja ir slikts izmērs, jā, tā kā viņš nav pēc mūsu sistēmas, tad viņi vienkārši nevieno, ja viņiem nav informācijas par to. Saglabājam. Kur smuka kartiņa. Jā. Tad vēl 4. var. Vāc. Kur ir šis te turētājs, jā. Kuru vai iespējams. Viņš nav atlikumā, proti. Viņš nav atlikumā, un mēs viņu pusgadu atpakaļ pēdējā tirzniecībā ar viņu bija.
XML viņš arī nav vairāk. Mēs viņu netulkosim, netērēsim uz viņu laiku vairāk. Tā lādētājs, kabels. Skatāmies vēl kaut ko gentlemans. Tā, status aktīvs. Jā, neskatāmies, neaktīvos pilnībā tur skatīties. Dokstacija, te viss kārtībā. Audio autoturētājs ir ok. Te arī viss ir pārtulkots, te arī ir pārtulkots. Kā nemaz tik daudz darba nebūs, kā likās. Lādētājs, bezvadu lādētājs. Datu uzlādes vats. Vats. Tā, mums labi nosortēsim viņus. Ok, kur ir tāds. Kur ir tāds kārtējs. Tā, mēs ņemam viņa artikulu. Tad sākumā mums ir brands, kā es minēju jau nolikt uz darba lapā, ja? Brands artikls prece, kam domāt. Bazē uz. Artikls. Tā. FM transmitter. Charger for cars. Tā varam ātri apstīties, kādu viņam tur uzlāde ir. 3,4 ampēri. Tā, šo var arī 3,4 ampēri. Black. Ja? Un tad viņš smuki pārtulkosim. Ja? FM raidītais lādēs automašīnām 3,4. Viss, ja, pilnībā pietiekami ar šo bildīt. Mums ir, viss pilnībā ir. Saglabājam. Ja? Tad, kad pārtulkosim kartiņas, tad visi iesūtīsim pigumiņus, visi aktivizēsies un uzreiz ies pārdošanu uz doto momentu. Neko neaktivizē, kam nav nekāda sakarā ar normālu valodu. Ja? Paskatieties šo video. Stop. Aizmirsam. Ejam uz angļu valodu. Tulkojam. Tink, tink, tink. Viss saliekās. Ja? Atkal izmērs. Ja? Te viņš bišķi mazāks ir par tiem izmēriem, kas tur norādīti. Ja? Es norādīšu mazāks. Svars arī viņam bija 50 grami tikai kopā ar iepakojumu. Jā, viss gatavu kartiņas, jā. Un tā viss pamazām. Reku, tas aizņem, cik mums iet. Tas aizņem 13 minūtes ar to, ka es meklēju kaut kādas kartiņas, jā. Ja cilvēks apsēžās un vienkārši klikšķina ātri, pa pusstundu tur var kaut kādas kartiņas 20-30 katru dienu, un tu pārtulkosim ļoti ātri visu. Un vēl viena lieta, ko aizmirsu, jā. Jāskatās arī ražotājs. Jā, būs kaut kas LTC mums ir uz vietas. Jo kartiņas, piemēram, to pašu RD neiet tās kartiņas, kurām nav atzīmēts ražotājs. Un īpašiem viņš ir nepareizi atzīmēts. Jā, te vispār nav bildes. Labi, tie ir LTC. Какой пример может быть по карточкам? Какой бренд, который VMAX? Tā, skatāmies VMAX. VMAX. Jā, rekordzīvs piemērs. Jā, brands ir OEM. Brands ir OEM. Viņš ir VMAX. Jo, ja mūsu klientam tādu GRD, viens āda un 220, tas arī, labi, 220 varbūt mazāk, bet tomēr, ja brands nesakrīt, viņi pārbauda gan svītrekodu, gan pārbauda brendu. Ja nesakrīt kādu no šīm lietām, tad tā kartiņa paliekās kā pārbaudi vai. Un, protams, ka tās pārbaudas neviens neveic vai arī veic pēc 10 gadiem, kad tas jau nebūs aktuāli vairāk. Respektīvi, skatāmies vienmēr uz brendu arī klāt visam. Jā, lai viņš būtu atzīmēts. Ja viņš nav,
Rakstam Maikls māk izveidojam, vai arī paši izveidojam, parādīšu, kā veidot. Izveidojam, pieliekam klāt.